Hei, vai tev interesē IT joma? Tad neatkarīgi no tā, vai tu vēlies iemācīties ko jaunu, vai esi jau IT speciālists, kura grib tieši kādu mentorēt un atbalstīt, vai arī meklēt domu biedrus, tad mēs She Can Do It esam īstā vieta, kur tu to visu vari īstenot. Es jums tagad pastāstīšu par dažām lietām, ko mēs kā She Can Do It jau esam īstenojušas pēdējā pusgada laikā. Viena no aktivitātēm bija jauniešu starptautiskās apmaiņas projekts Words Digital Use, kurā piedalījās 29 skolēni no dažādām Eiropas valstīm. Tālāk sekoja viens no mūsu pirmajiem izaicinājumiem, kas bija 100 dienu Python izaicinājums. Šajā laikā notika sarunas ar dažādiem ekspertiem un arī viena klātienes tikšanās. Viena no pirmajām sarunām bija sazvans ar Baibu Lauvu, kur viņa stāstīja, kā izveidot kvalitatīvu LinkedIn profilu. Tālāk jau sekoja saruna ar Sondru Bagāto, kura pastāstīja par savu pieredzi IT nozarē, kā arī ieskicēja nākamos 5 gadus Latvijā IT. Un jau viens no mūsu notikumiem bija Vēlītes Čūskas uzprogrammēšana kopā ar mani, kas notika klātienē. Un tur bija iespēja piedalīties meitenēm, kuras jau ir sasniegušas noteikto dienas skaitu Python izaicinājumā. Arī mums jau bija 100. dienas noslēgums Python izaicinājumam uzņēmumā Tieto Every, kur meitenes, kurām izdevās piepildīt šīs visas 100 dienas, kuras cītīgi to visu darīja, dabūja arī dažādas balvas. Vēl viens no mūsu lielākajiem notikumiem bija dalība Latvijas IT skolānu eksāmenā, kurā piedalījās 19,000 jaunieši. Nākamais izaicinājums, ar kuru mēs turpinājām, bija mākslīgā intelekta izaicinājums, kurš notika Ziemassvētku laikā. Tā ietvaros bija eksperte Aiga Andrijānova, kura arī ieskicēja, kā īsti mākslīgais intelekts darbojas Latvijā un kā to var apgūt. Šajā gadā mēs jums piedāvāsim jauns izaicinājums un arī kursus. Būs atkārtoti izveidot 100 dienu Python izaicinājums, būs iespēja apgūt JavaScript pamatus un kā arī būs iespēja iegūt cybersecurity zināšanas un arī datu analītikas zināšanas. Neskatoties uz to visu, mums arī piedalīsies dažādi IT speciālisti, kas jums pastāstīs par nozari vai dažādām tēmām saistībā ar IT. Un šie pasākumi notiks gan offline, gan online. Pēc, ja jums patīk tas, ko mēs darām, mēs novērtēsim kādu jūsu finansiālo atbalstu. Tāpēc, ka mēs kā biedrība šobrīd to visu darām mūsu brīvajā laikā, bet mums ir arī savējie izdevumi, pieņemsim, kā mājaslapas uzturēšana, kurus mēs nosedzam no mūsu māka. Tāpēc mēs novērtēsim ļoti šo jūsu atbalstu. Liels jums paldies, ka jūs līdz šim esat bijuši ar mums. Liels paldies, ka jūs mūs atbalstat, un mēs ļoti ceram, ka iedot daudz praktiskā un arī patiesā saistībā ar IT nozari. Paldies, ka esat! She Can Do It!